Domāt zaļi, tātad domāt par nākotni. Jaunieši no 20 Latvijas skolām bija pulcējušies Jelgavā, lai piedalītos izglītojošā nometnē Zaļā nakts. Es vienmēr esmu centusies dzīvot pēc iespējas tuvāk, draudzīgāk vidē, un tagad būs lieliski iespēja uzzināt, kā to darīt vēl tuvāk dabai. Ko tu gaidi no šīs te zaļās nakts? Es vairāk gaidu to, kad mācīs stāstīs par pārstrādāšanu un tādām lietām visādām interesantām. Tas ir ļoti izglītojoši, varētu uzzināt, kā padarīt zaļāku dzīvesveidu, un gaidu piedzīvojums. Nometnes ietveros bija organizētas 5 mācību darbnīcas, kurās interesantu un atraktīvu lektoru vadībā jaunieši izzināja zaļā dzīvesveida noslēpumus. Mācīsim par to, ko ņemt līdzi uz mežu, kā rīkoties mežā, varbūt ir kāda ekstrēmāka situācija, kāds ir tas rīcības plāns. Un, patreiz mums, diemžēl, jaunatne nav īpaši mācīts šajā sakarā. Jūs pats esat šobrīd tā apģērbies, ka izskatās, ka jūs viņiem rādīsiet tīri praktiski, kā tam visam ir jāizskatās pirms dodās kādā tālākā ceļojumā. Es pirmkārt domāju, ka šodien būs lietas, un par cik man ārā būs jābūt, tad es tā apģērbos atbilstoši arī, bet loģiski arī jāpaņem līdz šis tas, lai arī tīri vizuāli redzētu un spētu aptaustīt, un tā vizuāli tā labāk arī būtu var iemācīties un saprast kaut kādas lietas. Kāpēc jūs domājat, ka tas vispār būtu jāmācās un ar to jānodarbojas? Pirmkārt, tāpēc, ka tā pasaule tik ļoti mainīga, ka tāda mūsu drošība diezgan iluzora. Jo, ja mēs atceramies to pašu vētru 4 vai 5 gadus atpakaļ, kad apstājās elektrība, kanalizācija nestrādāja un tā tālāk, tad vajadzēs, piemēram, kaut vai plīti iekurt, vai tādas elementāras lietas darīt. Un, cilvēki, diemžēl, to nezina. Viņiem arī nevar to pārmest, jo dzīvo tādā drošā vidū, kad vienmēr var visu sazvanīt un visu pat vērienam. Bet, kā mēs redzam, arī tāpat Japāna, nedod Dievs, protams, ka kaut kas šeit notiek līdzīgs, bet tā gatavībai ir jābūt, jo rīkoties īpaši nestandarta situācijās. Vai tas nav tāda atgriešanās atpakaļ pie dabas? Arī dzen, jo it kā mēs nekur pat īsti neesam aizgājuši no viņas prom apkārt, jo viņi tepatās mums ir īpaši Latvijā, bet cilvēku tehnoloģiju attīstību ziņā, tad viss tas loģiski, ka tā atrautība ar vien lielāku veidojās. Svarīgi ir tomēr apzināt, ka tā vide nav tikai, piemēram, pilsētu vide, bet ir arī ārā apstākļi. Nometnes Zaļā nakts organizē Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Lai kļūtu par šīs nometnes dalībnieku, jauniešiem bija jāpliecina ne tikai vēlme, bet arī zināšanas. Komanda atlase bija diezgan sarežģīta, jo bērniem vajadzēja pieteikties internetā, un tur bija jautājumi. Un, ja nevarēja savākt attiecīgo punktu skaitu komanda, tad viņi arī nevarēja tikt uz sacensībām. Tā kā šeit jau ir atlase bijusi, un tiešām tie, kas ir gribējuši piedalīties un kas ir atbildējuši uz visiem jautājumiem, tie arī te ir. Kādi bija jautājumi? Jautājumi bija par šo pašu tēmu, par vidas aizsardzību, par resursu taupīšanu, piemēram, arī par tik aktuālu tēmu Latvijā patreiz kā depozīts, par to, ko arī dara ar dažādiem materiāliem, kā viņus var izmantot. Tas viss, kas šodien te tiks vēlreiz runāts, apspriests un praktiskā dzīvē iedzīvināts. Jelgavā tas notiek pirmo reizi, un mēs, protams, esam gandarīti, ka mēs esam uzrunāti un ka mums ir iespēja būt tajā pilsētā, kura dod vietu vienam no šiem pasākumiem. Zaļās nakts norises vieta bija Jelgavas 4. vidusskola, un šīs skolas audzēkņi bija sarūpējuši nometnes dalībniekiem īpašu sagaidīšanas programmu. Šāds pasākums Latvijā tiek organizēts jau 3. gadu. Un līdz šim tajā piedalījušies jau vairāk kā 1000 jauniešu. Nometnes Zaļās nakts noris Jelgavā atbalsta arī Jelgavas pilsētas doma. Ļoti svarīgi ir, lai mēs visi aizvien vairāk un vairāk domātu par to rītdienu. Un lai rītdiena būtu jauka, ir daudz jādara šodien. Un tas ir tas, ko mēs esam sākuši visi kopā ļoti daudz darīt un domāt. Tas ir, kā mēs cienam sevi, kā mēs cienam sev apkārt esošos, kā mēs cienam viņu darbu, kā mēs cienam viņu dzīvesveidu. Un tas ir šīs zaļās domāšanas viens noteikti no pamatprincipiem. Kā jau liecina nosaukums, nometnes programma ietvēra arī vēlas vakarstundas un noslēdzās ar kopīgu ballīti. Jauniešiem bija iespēja uzzināt par alternatīviem enerģijas veidiem, enerģijas taupīšanu, atkritumu šķirošanu
Taču galvenais viņi mācījās saprast, ka zaļš dzīvesveids sākas ar attieksmi un domāšanas veidu. Kā tauta mēs esam zaļāki vai domājošāki par šiem pozīcijām nekā citi. Tāpēc, kāpēc pie mums ir tik daudz visu to zaļo vai arī makšķernieku vai mednieku, kāpēc viņi ir tik daudz? Tāpēc, ka mums iekšā ir vēl tā saruna ar to dabu. Un tāpēc, ja cilvēki, piemēram, atļaujās būt aizmirsuši, ka tāda daba vispār ir, kā tas daudz vietā Eiropā ir, un tad viņi atcerās, un tad viņiem vajag iemācīt. Jo pats, piemērs, atgriežamies pie zaļā punkta, ja, piemēram, es neatceros, tagad Undīnai Budai būtu jāprasa, bet Vācijā vajadzēja terēt miljonus un miljonus, lai pieradinātu cilvēkus domāt par atkritumu šķirošanu. Latvijā zaļais punkts aizgājām, mēs uzbūvējām vienā skolā zaļā punkta atbalsta klubu, pamainīja bišķīt likumus, un cilvēki paši saprata, ka atkritumi ir jāšķiro. Kas ir tas vēstījums vai tā ietekme, ko jūs gribētu, lai pēc jūsu lekcijām, pēc jūsu stāstītā paliek jauniešiem? Kad cilvēki drīkst būt dažādi, man gribās, lai viņi to saprot. Un tas, ka nevienmēr ir tikai tie galvarianti labs slikts, ka ir daudz un dažādas apstākļi, kuros mēs dzīvojam. Un, ja tas izdosies, būs forši. Lai vairāk šī zaļā naktis, tātad pulcējušies cilvēki, kuriem interesē tā vide un zināmā mērā, ja tas ir zaļš, tas ir kaut kāds sinonīms, tas, ka tev interesē tas, kas būs nākotnē. Līdz ar to tāda nākotnes nakts mums ir. Zaļās nakts nometnes šomēnes vēl turpināsies. Tās paredzētas arī Ventspilī un Jēkabpilī.